Laikraksta Kurzemnieks raidieraksts Kurzemnieks runā. Klausies portālā Kurzemnieks LV, YouTube, Spotify un Apple podcasts. Labdien! Esmu laikraksta Kurzemnieks žurnāliste Daina Tāpalnieka. Un šodien mūsu raidieraksts studijā rubrikā Kurzemnieks runā viesojas Valdis Kalns. Sveicināti! 45 gadus jauns kurzemnieks, dzimis gan Liepājā, bet beidz Viļa Puldoņa ģimnāziju. Lielāko daļu dzīves strādā meža apsaimniekošanas jomā, ļoti interesē futbols un Latvijas sabiedrības attīstības tendences. Valdi, par futbolu mēs šodien tā kā mazāk runāsim, vairāk par sabiedrības attīstību, bet nedaudz ieskatīsimies pagātnē, dzimtas sākumā, jo zinu, ka nākat no tādas slavenas kalnu dzimtas, kur ir sazarojusies šķiet visā plašajā pasaulē, darbojoties dažādos žanros, dažādās jomās. Bet jūs esat tas, kurš atgriezās dzimtas mājās Kurmālas pagasta Segļos. Pastāstiet par savu atzaru un savām gaitām sākumā. Tā, lai īsti saprastu, mani bērni sanāk 7. paudze, es esmu 6. paudze konkrētajās mājās. Un tā 2. paudze, kas ir zināmā, tā 19. gadsimta beigās, kad jau bija pagājis labs laiks kopš dzimbūšanas atcelšanas un latvieši varēja lēnām kļūt turīgi paši ar savu darbu, tad noslēdz pirkuma līgumu ar muižnieci. Aizņemoties 3500 sudraba rubļus, nav ne jausmas, cik tas ir patiesībā, bet es pieņemu vismaz 350 000 eiro tagad, manā versijā, un vēl 1500 sudraba rubļus dabūnot kaut kādā līdzīgā Altumam programmā. Tā sākās tā saimniecība un pamats, un, protams, tie līkloči un karš un dažādi ir svaidījis un šķaidījis. Bet man pašam tā īsta aiziešana prom jau no šīm mājām nav bijusi, jo bērnībā no Liepājas mēs braucām pie vecās mammas, un tad jau tad lēnām pārņemot mūsu ģimenei saimniecību. Studiju gadi bija tie, kad es biju vairāk, bet ātri vien arī nonāca pie tā, ka dzīvot tikai Rīgā un piebraukt uz Kurmālu, uz Segļiem, tas ir par mazu, un tāpēc es pamazām ieriktēju to dzīvi tā, ka jau 15 vairāk gadus es esmu tas pamats saimnieks mājai un arī tai saimniecībai, kas ir apkārt. Liela saimniecība. Ar 60 hektāriem, ja skatās, kā Lauksaimniecības universitātē, LBTU ir pētīts faktiski tikai ar kaut kādu ogu audzēšanu vai dārzeņu audzēšanu varētu iztikt. Tā kā pusi ir meža un pusi ir no aram zemes, tad tas vairāk ir tāds papildus balsts savas ģimenes iztikai un īpašumu uzpošanai, bet lauksaimniecības zeme kalpo mūsu Kurmālas zemniekiem reķiem un ar mežiem, tos es pats cenšos apsaimniekot, plānot, protams, tiem darbiem, kur vajadzīga mūsdienu jaudīga tehnika, ražīga tehnika, tur man nāk palīgā mūsu meža nozares uzņēmumu. Bet specialitāte jums ir jurists. Vai ir tas tā tieši šajā jomā jurists nav jāspecializējas vai kas ieinteresēja tieši par mežiem? Dzīvē jāpieņem dažādas iespējas ir un tai brīdī, kad es beidzu Policijas akadēmijā jurists, es strādāju ministrijā, tad Latelekomā un pēc tam izdevās nonākt valsts mežos, kur iepazinu reizē gan mežsaimniecības procesus no tā būtības, no agrotehniskā aspekta un mežsaimnieciskā, un veidojot iepirkums, līgumus, un tā pamazām nonāca nekustamo īpašumu jomā, kurā arī vada struktūra vienība vairāk kā 10 gadus, līdz ar to vairāk esmu vadītājs nekā jurists, bet nekustamo īpašumu joma bieži vien ir ļoti saistīta ar tām juridiskām kaut kādām niansēm, kuras ir vērtīgi, ja vadītājs arī pārzina. Bet pamatā es sevi vērtēju kā meža apsaimniekošanas uzņēmums un arī nedomāju tikai par nekustamo īpašumu, vienmēr domāju, kā tas atsaucās un sasaucās ar mūsu mežkopiem, mežizstrādi un dabas aizstāvjiem, kas ir arī mūsu uzņēmumā. Un kā tas sasaucās? Kāds ir jūsu kā privāti īpašnieka vai varbūt labāk teikt būtu mežkopja? Jā, mežkops tāda ir īstena, kārtīga latviešu mežkopju skatījums.
Kas notiek Latvijā? Latvijas mežsaimniecība joprojām labi turas gan saimnieciski, gan attīstības līmenī, gan arī tas, kā mūsu meži turpina vairot tautas bagātību. Bet mums ir ļoti liela izaicinājuma saistībā ar dažādām prasībām un uzskatiem pēc iespējams vienotiem Eiropas standartiem, kurus meklē, bet tie, kas ir paceļojuši vai vismaz paskatījušies statistiku par dažādām Eiropas zemēm, skaidrs, ka nevar būt viens lineāls pret prasībām pret mežu ar Dāniju, Spāniju un Latviju. Tādas valsts kā Latvija, Zviedrija, Somija, arī Slovēnija vai Slovākija, kur mums šī mežsaimniecība ir ļoti būtiska. Zemes apsaimniekošana ir viens no valsts turības pamatiem. Un arī redzot, cik daudz mums ir šīs meža pārklājums, mēs nevaram aiziet tajā dabas aizsardzības kvantitātē, kādu mums piedāvā no dažādām pusēm. Zviedrija, Somija ir pateikusi, ka viņi nesargās 30%. Tas ir par daudz. Nav nepieciešams, lai būtu šīs unikālākās dabas vērtības aizsargātas. Tas tieši pretēji pasliktina klimata bilanci, pamazina meža vērtību un varbūt tikai kādā niansētā skatā, un apziņā, ka zeme netiek apsaimniekot, un mēs varam skatīties, kā tas notiek, ja viss ir pašplūsmā. Latviešu tautai nav īpaši daudz resursu, intelektuāli tik, cik spējam, tik mēs spējam izdarīt. Mums ir ar zemi jāražo lauksaimniecība, mežsaimniecība, arī kūdras saimniecība. Jāveido no tiem pēc iespējas augstvērtīgāku eksporta produktu, un tikai tā mēs varam kļūt bagātāki. Skaidrs, ka daba ir jāsargā, mēs jau daudz sargājam, mums ir jau augsta līmeņa gan dabas parki, gan aizsardzības teritorijas, bet tur varētu pārsviesties tālāk, vai tai dabas aizsardzībai jābūt obligātai vai brīvprātīgai, vai mēs esam vēl tādi padomju iekārtas mantinieki, kur tikai visu ar stingro ukazu jāaizsargā un jāaizstāv, vai tomēr var meža īpašnieks iesaistīt arī brīvprātīgi šajā procesā uz vienlīdzīgiem noteikumiem. Bet šī diskusija, tāda tur vides aizsardzība, tur uzņēmēji, tur koku rūpnieki, šī diskusija maļās, man šķiet jau kopš vispār atjaunoja privātu saimniekošanu, kopš neatkarības laikiem. Un, tā no malas skatoties, tā kā pa celmiem lēkājam. Kāpēc? Kas ir tas, kas neļauj par kaut kādus atrast kopsaucējus? Jā, tāpēc, ka katra puse cīnās par kādām savām interesēm, bet es nelielu atkāpi. Ir arī atrasti 30. gadu periodikas ieraksti, kur tiek rakstīts vai, visu Latviju izcērt un tūlīt vairs nebūs meža. Kas no tā ir iznācis? Meži ir 2 reizes vairāk, koku, ja kubikmetru krāja ir 3,5 reizes vairāk. Un, man liekas, te politiķi ļoti veiksmīgi aprēķina vēlētāju kontingentu, ja tā drīkst teikt. Mežinieki ir aptuveni 100 000, vēl ir tie iesaistītie nozarē, kam nepieder meži, bet nemežinieki ir vairāk. Pieņemsim 150 000 mežinieku, un gan arī 1 miljons vēlētāju nemežnieku. Skaidrs, ka īsti spēlēt uz tiem mežniekiem nav tik izdevīgi. Un tāpēc ir partijas, kuras visdrīzāk startēs ar programmu Kailcirds pilnībā aizliegt. Tas nozīmē tādu saimniecisku, mazefektīvu saimniekošanu, kas, pieņemsim, priedes sugai, kur var vispār tikai atjaunoties tad, ja mēs zemi atsedzam pilnībā, veicam šo Kailcirdu. Un iestādām viņi nevar pameža augt kā egle. Viņi nav vēncietis. Un daudz šīs lietas ignorējot, rodās tā pretruna. Vēl viena lieta ir, katrs arī cīnās par savu slavu, par savu naudu, par savu iztiku. Piemēram, dabas biotopu vērtēšanā ir tāda metodika, kas paredz situāciju tādu. Es iedošu labāku piemēru no mācībām. Mums skolā pusgadā ir atzīmes 8, 9, 7, 9 un ir viens divnieks. Un šī metodika paredz, ka neskatoties uz visu to pārējo sadaļu, ja kaut kādā parametrā ir divnieks, tev pusgada atzīme ir divnieks. Un tad, protams, pie šāda fona paziņot, ka ar pļavām ir slikti, ar ūdeņiem ir slikti, ka ar mežiem ir slikti, ir dažādi veidi biotopiem, tas uzreiz situācija ir slikta. Vajag pēkšņi ļoti aizsargāt, vajag projektus, vajag naudu. Un īstenībā neviens jau nav no šīs vides kvalitātes vērtētājiem, neviens nav ieinteresēts pateikt, ka ir labi.
ka mums pietiek. Es arī neesmu nekad dzirdējis no vidas aizsardzības organizāciju un iestāžu puses, kad mums beidzot pietiks. Un to es esmu no somiem dzirdējis. Viņi saka, ka viņiem nekad nepietiks, tad, kad viņi panāks 30%, vajadzēs 35%, panāks 35%, vajadzēs 50%. Šeit ir tā, atgriežoties atpakaļ. Tie visi patiesībā ir politiski izlemjami jautājumi un pateikt, nē, Latvijai svarīgs ir šīs intereses. 18% mēs šobrīd aizsargājam, ar to pilnībā pietiek. Domājiet, lai tur ir augstākā kvalitāte. Panāciet, lai meža īpašnieki brīvprātīgi saka, lūdzu, šeit aizsargājiet man šo mežu, ja tas ir vērtīgāks, bet tas, kas ir nevērtīgāks, atceļam. Latvijā jau neatceļ nevienu aizsargājumu teritoriju. Tur sen varbūt nav tas koks ar to ligstu, bet mikroliegums ir, un īpašniekam netiek taisnīgi kompensēta šī vērtība. Tā kā, tās ir tās pretrunas, tas regulējums, un te jāsaka, normatīvā vide, lai cik viņi ir labi un sīki aprakstīta, viņa veido gan nevienlīdzību, gan neskaidrību, gan nav līdzsvarota. Un tas ir tas, ka gan patiesībā arī ļoti labi, ka kokrūpnieki arī par to runā, kā Biķa kungs, piemēram, no Latvijas Finieru vienmēr uzstājās. Cits kungs es neesmu dzirdējis, kas tā runā par savu resursu izēju, jo viņi jau saprot. Jā, kādreiz varēja no Krievijas, Baltkrievijas kaut ko bišķi, tā teikt, papildināt savus trūkstošos krājumus rūpnīcām. Tagad to nevar. Tagad resursi jāaudzē Latvijā efektīvi, jāļauj strādāt. Ir jāskatās samērīgi, tā, ka tas koks ir izaudzis, un ja tur nav dabas liegums vai aizsargājam teritorijas zaļiem, laižam nākamo apriti, vairāk piesaistam skābekli. Un tas ir labi, ka ir kokrūpnieki, kas saprot, ka viņi jau ir atkarīgi arī no mums, no meža īpašniekiem, kā valsts, tā privātiem. Jārunā vēl vairāk, jāiet politikā arī pašiem saimniekiem, vairāk kokrūpniekiem, jāiet tai politikā. Jūs neesat tā nodomājis, vajadzētu vienreiz pateikt to. Ja runā par mani, protams, es visu laiku sevi tā pārbaudu, izaicinu ar šo domu, jā vai nē, bet pagaidām es teiktu, tā situācija vairāk tāda, ka man ir vēl salīdzinoši maz bērnu, un viņus varbūt vēlams būtu pasargāt no tā, jo, ja es ietu tajā pasākumā, es tur tādu nespēlētu pelēko lomu un kartītes cilātāju. Noteikti es gribētu par kaut ko iestāties, bet kokrūpniekiem patiesībā un arī mežsaimniekiem ir jāiesaistās, viņiem arī ir jāinformē sabiedrība, bet atšķirībā ar to otru flangu mums jau visu laiku jāstrādā tajā ikdienā, tajā mežā vai tajā fabrikā, jāmeklē preces noiets. Savukārt tie, kas vairāk raksta projektus, analizē un veic šo pētniecisko darbu, viņiem ir ļoti daudz laika arī visur runāt un tā teikt, skaisti arī veidot to informatīvo telpu. Un te man ir, es nekautrējos teikt, un es domāju, līdzīgās domās ir mūsu novadnieks Kristaps Petersons, kur sabiedriskais medijs ārkārtīgi vāji strādā ar sabiedrisko domu par finanšu pratību, par uzņēmēju darbības novērtēšanu. Jā, mūsu tagadējais prezidents vienā balvas ceremonijā teica, ka mums ir arī apdraudētā sugu uzņēmēji. Pamaz mums rodās jauni uzņēmēji. Bet tai pašā laikā sabiedriskais medijs ārkārtīgi maz runā par uzņēmējiem, un pārsvarā, ja vēl ieslēdz svētdienas vakars kopā ar TV3, viņi sacenšas, kurš vairāk nomalnos politiķus, uzņēmējs un atradīs kaut kādas schēmas un par to runās. Un, ja tas ir vienīgais, ko cilvēki dzird, tad viņi lēnām paliek tādi zaļi, vajag progresīvas idejas, kaut kādā veidā pieslēsimies tādai vai citādai konvencijai, nedomājot par to, kas mums ir galvenais. Valsts aizsardzība, izglītība. Viņas var nopelnīt, nevar, viņām vajag daudz līdzekļus. Tas pats arī medicīnai. Mums ir jādomā par valsts ekonomisko attīstību. Un atgriežoties atpakaļ pie kokrūpniekiem vai mežsaimniekiem, droši vien vajadzēs ar laiku vairāk mūsu pārstāvis iestāties, bet tā arī ir pietiekami svarīga izvēle katram, kas šo ceļu iet, un redzam, ka tā maize ir ļoti rūgta. Var būt labā koalīcijā un kāds partners pieviļ un beigās arī to pašu novelk lejā. Bet skaidrs, latviešu tauta spēj sev tik labi pārvaldīt, kā spēja, un mēs esam, tā teikt, tik labi pārvaldīti, cik esam pelnījuši. Bet es piekrītu, jādiskutē, jāpārliecina, bet tas, kas
tas, kas trūkst tādai stabilai meža nozares turpmākai attīstībai. Jo šobrīd mēs par lielu attīstību nevaram runāt. Visas normatīvās izmaiņas, lai kā klimats nemainītos, lai cik efektīvāk nebūtu palikuši mežsaimnieki, kādas labas stādes mēs stādām, tas viss tiek norakts. Mums ir jāaudzē koki, kā tur pirms 70 gadiem tika izdomāts padomu laikos, ka viņiem tik ilgi aug un ka visiem vajag tos 40 cm diametru priedzi zaļbaļus. Tirgū tas nevienam nav vajadzīgs. Tur, kur dabai, lai aug lielie koki, mēs katrā cirsmā atstājam lielus kokus nākotnē, bet tā kopējā izpratne nav un tā mazinās. Un tas, es teiktu, ir viens no lielākiem draudiem. Politiskā nenoteiktība, bezskaislīga Eiropas Savienības prasība pieņemšana apjomos, kādā jāsargā daba. Tas veido to narratīvu, ka mežsaimniecība ir iegūst rūpniecību. Tas patiesībā tā nav. Mēs redzam, cik katru gadu Latvijā izaudzēs tādus, cik atjauno mežu, cik kopju un kas ir tie pirmie vīri, ko uz ceļa satiek. Tie ir mežstrādnieki. Viņi ar krūmgriežiem dodas kopt tās jaunaudas. Viena no labi vēl noteikti žurnālisti ir agri darbā un pienvedēji. Tie, kas jau 4-5 jau vasarā jau tā teikt šiverē un dara darbu. Esat tā vizualizējis prātā, kāds tas Latvijas mežs izskatās pie pašreizējām tendencēm. Ja nekas nemainās, ja turpinās tā kā tagad, kāds tas Latvijas mežs izskatīsies, pāraudzis, aizaudzis. Šobrīd tā situācija ir salīdzinoši apmierinoša, un es teiktu, ka tā mozaīka, ko katrs paceļoties ar lidmašīnu var redzēt vai papētīt, ja kāds to ir nobildējis, no dabas daudzveidības tas ir labi. Ja mums visur būtu vienlīdz veci meži, vienveidīgi, viņi nebūtu tik bagātīgi, ka ir vecāks mežs, jaunāks mežs, kaut kur izcirtumā ļoti smukā vēns aug meža zemenes, vismaz kādu gadu mēs varam iet, tā teikt, plūkt no vietas, nevis pa graumalēm tikai kādu odziņu salasīt. Tas jau veido to mozaīku. Un ja kāds domā, ka pēkšņi atceļot jebkādas ierobežojumus, Latvijas visi mežsaimnieki visu nocirtīs, pirmkārt tāda nenotiks, tāpēc, ka nav kas to izdarīs, un otrkārt, tiklīdz tirgu būs lielāks piedāvājums ar resursu, cena strauji kritīsies. Un tas ir atkal tas stāsts, ka šādas vienkāršas ekonomikas likumsakarības jau nesaprot, bet tiek tā teikt kūdīta tauta, ka tūlītās būs meža izciršana, Latvijā nekas nepaliks pāri. Diemžēl daļa no zaļās jomas draugiem to īpaši kultivē un dramatizēs to situāciju, ignorējot, ka pirms 5 gadiem nocirstai audzē pēc gadas būs 6, pirms 15 gadiem 16 gadi. Viņi jau stāsta ar pieeju, ka tas, kas ir nocirsts, tas tāds arī paliks. Apzināti to lieto meža izciršanu. Meža izciršana ir tāda, kad mēs attīstam kaut kādu infrastruktūras objektu, dzelzceļu vai ceļu, vai gribam, piepilsētā jaunu apbūves šo teritoriju radīt un attīstīt. Mežsaimnieki mežus neizcert, mēs atjaunojam. Tā ir viena joma, kur Latvijas sabiedrība attīsta vai bremzē vai kā. Kādas vēl jomas īpaši pētat vai? Es sekoju šī kopējai ekonomiskai attīstībai. Jāsaka tā, ko arī bieži vien uzsver. Latvija nav galīgi tajā struntīgākajā galā pasaulē. Mēs tur esam pat OECD dalību valsts un Eiropas Savienības dalību valsts un pasaulē viennozīmīgi tur starp 50 attīstītākām valstīm salīdzinoši mēs dzīvojam labi, bet mēs varētu labāk. Un mēs redzam tie paši lietuvieši, kas bija ar daudz sliktākām pozīcijām, tā skaitā viņiem lētu enerģiju Ignalīnas atomelektrostacija bija jāslēdz. Viņi ir strauji aizgājuši mums garām. Kaut kā viņi ir mācējuši labāk sadarboties, mazāk kašķēties, uzticēties vairāk un arī ļaut investēt savās valstī. Latvijā, piemēram, man ir diezgan bēdīgi noskatīties, cik viegli ir sakūdīt Latvijas sabiedrību lielu daļu un stāstīt, ka vējparki ir absolūti kaut kas slikts. Tātad Dānija, Holande, Īrija, Skotija, viņi visi ir pilnīgi nelaimīgas tautas un nesaprot, kāpēc to vajag attīstīt. Skaidrs, ka ar vējparkiem vien nepietiks, ar Daugavu ir par maz, Ventu mēs ar kaut kādu jaunu hesu neaizbūvēsim ciet,
Mums ir jāņem tā enerģija, kas ir. Jā, šķeldu var vēl vairāk izmantot. Tie vietējie resursi ir jāvāc. Ja mēs gribam, lai pie mums attīstās valsts un ražošana, kas arī ir vēl viens loks, par ko runāt, tad ir jābūt arī enerģijas pieejamībai. Mēs pietiekami daudz importējam, un katru reizi tā situācija, kad mēs importējam enerģiju, iedomājamies, jā, mēs kaut kādā veidā enerģija ienāk pie mums, tāpat arī gāze. Pat ja tā ir no draudzīgām valstīm, ASV vai Norvēģijas, mēs pretī tam kuģim vagonus ar naudu izvedam ārā. Tādās likumsakarībās ir jāspēj saprast un visu laiku pasludināt, ka ainavs mums ir svētums, tad laikam mēs esam kaut kādi pastāvnieki tauta. Atceramies, bija tas teiciens pastāvās, bet brīvi. Tas bija tāds uz emocijām, protams, brīvi, bet realitātē jau mēs saprotam, ka mums tikai vajag valsts aizsargāt. Mums tie bērni ir jāmāca, mums tiem skolotājiem vajag labas algas, lai tie skolotāji varētu tikt gan ar tiem delveriem galā, gan izturēt tagad mūsdienu pārprastās cilvēktiesības, kur tu bērniņam vispār nedrīkst laikam pat uzkliegt vai kaut vai uzsist roku pa galdu, lai vienreiz savācās un netraucētu sev un citiem mācīties. Kaut kā mēs pazaudējam to dabisko saimnieka gēnu un esam palaiduši daudz iespēju garām. Protams, jebkuram ir katrā brīdī kaut ko iespējas sākt un pievērst. Es skatos, kā pieņemsim Latvijas banka. Atrod visāds attaisnojums, kāpēc fintech uzņēmumu nelaist Latvijā, neiedot licenci, pasakot, jā, Austrijā nevienam nav tāda licence. Viņi acīm redzot, ir pietiekami turīgi, viņi to var izvēlēties. Mēs laikam nevaram, cilvēki pie bērniem nevar tikt, valsts nevar iedot pietiekams ārsts. Vēzim ir atrasts zāles, dārgāks, labāks, efektīvāks. Mēs nevaram tās nosponsorēt. Katru reizi, kad tiek pateikts, kaut ko nevaram, nelaižam iekšā, mēs īstenībā kādu cilvēku nolemjam nāvei vai sliktākai dzīvei. Es tā to lieku iekšā. Tā man to gribētos izstāstīt un saredzēt. Tā kā, tas ir pietiekami svarīgi jautājumi. Tā tautsaimniecība ir primārā. Arī kultūras cilvēkiem, kas krīt uz skatuves un kliedz, lai nevienu koku Latvijā nenozāģē vai kaut kas tam līdzīgs. Viņi arī, cik tad ir tie kultūras pasākumi un mākslinieki, kas spēj paši nopelnīt. Viņi no tiem pašiem mūsu sabiedrības līdzekļiem, no nodokļiem, ļoti liela daļa. Operas šefs, lielisks saimnieks, bet viņš pasaka, vidēji 70 eiro katra biļete ir dotēta. Lai cik tā biļete nemaksātu un daudz mēs nevarētu nopirkt. Tāpēc, ka, un es nonāku pie tāda stāsta, Latvijas sabiedrība joprojām ir ļoti sarkana. Kā ir mazākā ekonomiskā krīze, valstī vajag palīdzēt degvielas tirgotājiem, kuriem ir pierādīts, ka tā peļņa ir 1–2% no apgrozījuma, viņiem vajag tagad apgriezt virspēļņu. Vēl ir piemēri, kur no valsts uzņēmumiem prasa gadiem uz priekšu precīzi prognozētu peļņu. Kurš var prognozēt? Energo krīze, kas bija 21. gadā, tikko pēc Covid, pēc tam sākās Krievijas iebrukums Ukrainā, tagad sākās Hormuz krīze. Nav tā situācija tik viegli prognozējama. Es varbūt te jau sasaistīju vairākas tēmas kopā, tur jāpašķietina varbūt kādi, kas... Jā, bet atgriežoties kaut vai pie vējparkiem vai arī gandrīz vai citas, jebkuras uzņēmēja darbības, būt saimniekam savā zemē, varbūt tieši tas traucē svešu investoru, jo pārsvarā arī šo te atjaunīgās enerģijas attīstītāji tomēr ir. Daži pat nav zināms, no kurām īsti valstīm. Baidās tas latvietis, ka viņam neļaus būt saimniekam savā zemē, kaut vai ēdolas gadījumā, kur vērsušies ir biedrība Mēs ēdoli, lai visās iespējamās institūcijās, sākot ar pašvaldību un beidzot ar Latvijas valsts prezidentu, viņi netiek uzklausīti. Viņi noteikti nejūtas kā saimnieki savā zemē. Tā definīcija, kas ir tā sava zeme, ir skaidrs, ka katram ir savs piederošais īpašums, un mēs visi kā tauta zināmā veidā pārvaldam valsti. Ir izlēmts un skaidrs, it sevišķi, kas sen jau bija jāsaprot 14. gadā, ka ar Krieviju nevar tirgoties. Kopš 22. gada valsts definēja, mums ir pēc iespējas, esam atslēgšies pa laimi no Krievijas elektrības tirgus,
Bet mums joprojām ir ļoti daudz citu resursu, kur mēs neesam no tik draudzīgām valstīm. Tā Kazahstāna gāze, kas nonāk Latvijā, kurš te var droši pateikt, ka tā nav Krievu gāze? Nevar. Un tad tas ir jautājums, kas tad būs labāk, saimnieks savā zemē pa Katāras vai Kazahstānas gāzi, vai tomēr es neticu, ka Latvijā uzbūvēs vairāk kā 10 lielos vējparkus, un tad tajās 10 vietās pieļaut, ka viņi ir. Es neesmu pētījis to konkrēto situāciju, jo tas nav uz valsts meža zemes un nezinu to situāciju, bet redzot tendenci, pilnīgi visu vējparku gadījumā tiek samazināts turbīnas, kāds tiek plānots. Visas dabas vērtības tiek ievērotas, visi attālumi pret mājām tiek ievēroti. Pat Kuldīgā bija lielisks Stradiņu universitātes pētnieka lekcija, kurš parādīja visas šīs trauksmes, trokšņi, vibrācijas. Tam nav pierādījumu. Valstīs, Dānijā, Holandē, kur ir ilgus gadus jau šīs turbīnas, nav tādu pētījumu, kas pasliktina. Un, man liekas, mūsu sabiedrībā ir daudz cits problēmas, kāpēc cilvēks slikti guļ, ir slikta veselība. Es domāju, jūs neesat par ko ir runa. Bet, protams, var saprast arī tos cilvēkus, kas vēlās absolūti neskart ainā un tam līdzīgi. Bet tad man vienmēr ir jautājums. Tagad sanākam visi tie protestētāji no Pāvilos līdz Nītaurei, no Riebiņiem līdz kaut vai Ēdolei un vienojieties, kur vienā vietā uzstādīs atomelektrostaciju. Un es varu derēt. Visi viņi pateiks, kaut kur jau Latvijā ir vieta, tikai ne pie mums. Tad kur Burtnieku ezera vidū, Teiču purvā, kur būs kaut kādi 5-8 km apdzīvoto sētu. Nebūs tās ideālās vietas. Tas not in my backyard, ja nemanā sētā. Tas ir klasisks. To visu Eiropā pazīst. Un es domāju, tas process arī ar vējparkiem ir demokrātisks. Tas, kas, protams, nepatīk un nav sanācis Latvijā, ka ir ļoti daudz uzsāktu projektu un ir grūti iegūt to iespaidu, cik realizēs. Bet no tiem, ko realizē šobrīd būvniecības stadijā, ir 3, ja nemaldos, 2 no tiem būvē Latvijas Energo. Jā, tie attīstītāji, sākotnēji pētnieki, tie ir bijuši ar ārvalsts kapitālu, bet projektus, vismaz viena no tiem projektiem, abas projekts, ko Latvijas Energo īstenoja, ir pārpirkuši, un tas viens bija ārvalstu kapitāla iesaists, bet arī vietēji aktīvisti. Tā kā es domāju, tām investīcijām nav tas sliktākais stāsts. Un man šķiet, tad, kad izskanēja Zāģētava tiek pārdota, tur Sodra pārdod mežus vai, tas ir tagad signāls valsts apdraudējuma skalai. Islandieši nopērk no Zviedriem, austrieši nopērk no Zviedriem, Zviedrmežus nopērk. Es nezinu, kā tur Ikea skaita, kurš tur pa beļģu uzņēmumu, kurš pa Zviedri. Mums jau taisni labi, jo vairāk šeit būs kaut kādas investīcijas, jo tas NATO būs vēl vairāk interesēts mūs aizsargāt. Ākal šī tāda lieta, grūti aizdomāties. Un arī ir atsevišķi politiķi, kas to pasaka, bet atkal tā ir tāda balansēšana par šo jūtīgo tēmu, valsts drošība, personīga apdraudētība. Varbūt par to nerunāt. Politiķiem arī necilāt, bet realitātē katra ārvalstu investīcija Latvijā stiprina mūsu drošību. Arī tādā veidā, ka kāds te gādās par tām interesēm un visu laiku pieskatīs, lai tas lācis nesāk pat nagas izvilkt mūsu virzienā. Lai gan bišķi jau sāk. Vai tā varētu būt varbūt trauma no tiem 50 gadiem, kad bija, kad mēs jau nemācījāmies tās saimniekošanas metodes. Jūs pats esat dzimis stagnācijas laikos. Daudz izjutāt no tiem. Es padomu laiks atceros ar rindā stāvēšanu, ar to, kad ar pārdevējām bija krieviski jārunā arī mazam puikam, ejot uz veikalu, un Liepājā bija pietiekami krieviski pilsēta. Un 2 jauktās skolās mācījos, kuras sadalot, latviešiem bija jāaiziet kaut kur citur, un krievi varēja palikt tajā esošā skolā. Bet ar visu atmodas laiku, bet kur tā mūsu tā mentalitāte ir, viens tomēr, ka mums tas valstiskais pamats īsti nebija. Tas, kas ir runa par 12. 13. gadsimtu, varbūt vēl gadiem apakaļ. Tas ir tas teiku līmenis, viņš tautas psiholoģijā noteikti nesaglabājās. Lieliski, kas izdevās 19. gada otrā pusē, kur burtiski no teju verdzības ļoti labā, tas jāatzīst, vācu mužniecība ir mūsu kolonizatori.
Un gan arī jāsaka okupanti, bet tomēr tam laikam ejot, skatoties, kā tas viss notika, sauksim viņus par kolonizatoriem. Viņi tomēr izveidoja šo saimniecisko pamatu, kur integrēja latviešus. Jā, kaut kas palīdzēja kuģis būvēt Karcogam, Jākabam, kaut kas tur kļuva par kokrūpniekiem un tam līdzīgi. Un no tā veidojās tā patiesībā latviešu nacionālās valsts ideja. Atkal uzņēmēji cilvēki, kas redz šo situāciju. Un mēs izveidojām to pirmo brīvvalsti, un tad, protams, otrais pasaules karš un ļoti smagais izvēles jautājums pretoties, nepretoties. Tomēr otrais pasaules karš ļoti spēcīgi salauza. Mēs jau tad bijām diezgan kreisi, sociāldemokrāti bija ļoti spēcīgi un visu laiku arī tas mazinieki intereses kultivēja. Bet mēs pazaudējām pirmkārt ļoti divas svarīgas diasporas, šos vācu baltiešus un ebrejus. Es arī nekautrējos saukt par žīdiem. Žīdi ir labs vārds, tas nav nekas slikts, un lietuviešiem joprojām tas ir šīs tautības apzīmējums. Labi, teiksim, ebreji neejot dziļākā diskusijā. Un mēs, protams, ļoti daudz zaudējām no savas tautas. Tad lielākā daļa brašāko vīriešu krita kaujā, daudzi emigrēja un vēl pietiekami daudz arī tika izsūtīti uz leģeru, fiziski nogalināt vai vismaz salauzt. Un tas, kas tā vietā ienāca, es jau nesaku, ka mēs esam slikti, bet tā vietā mums iepludināja ļoti zemes kvalitātes darba spēku, ar ļoti zemu kultūras līmeni un vispār bez jebkādas cieņas pret šo konkrēto zemi. Un ar tām sekām mēs, protams, joprojām cīnāmies, joprojām Latvijas parlamentā varbūt partijas un ne ar maz balsīm, kuras pirmajā minūtē apsveikt Latvijas atgriešanos Krievijas pārvaldībā. Tā kā tam visam ejot, mēs esam vaināti, bet nevar arī teikt, ka tikai Krievi vainīgi, un to es nesaku, jo 35 gados mēs esam virkni lietas, tā teikt, palaiduši garām un vienkārši vienu dzelzceļa projektu nenovadīt un visu laiku vadīt no otrā gala, nezinu, pirmās prioritātes vietā darot piekto, tur nav Krievi vainīgi. Tur mēs paši esam vainīgi gan kā tauta, kas nespēja uzstājīgi rīkoties vai pietiekami reti rīkojoties, tad jā, katram ir jāpārdomā, katram jāstāstē savā ikdienā, ko var darīt, un tad attiecīgi arī, kā jau teicu dziesmās, saņemam to, ko pelnījuši. Jā, dzelzceļa projekts tas ir tāds liela mēroga, bet mēs arī te vietējā vidē, komunā, kopienā netiekam galā ar, es nezinu, nozīmīgu vai mazāk nozīmīgu, piemēram, pieminekļu lieta, par kuru jūs izteicāties, kas šķiet šobrīd joprojām nav atrisināta, ko tad darīt ar 5. gada parka pieminekli un Gotlības sētu. Uz ko jūs vēlreiz atkārtojat to savu ieskatu? Un, ja tur jau arī ir tas, ka viņi ir celti, viņi ir būvēti tieši stagnācijas laikā un droši vien ar kādu tā brīža pasūtījumu, ideoloģiju. Jā, nenoliedzam, bet tā ieejot absurdismā, mums Vaņš tilts jānojauc un Kuldīgas jaunais tilts pār Vēntu jānojauc, bet, protams, nevar salīdzināt, pieminekļiem ir ideoloģiskais svars un tiltiem nav, bet es pat teiktu, ka to 5. gada parka stāstu, es pat veicu savu personīgu eksperimentu. Pirmais, lai vispār kaut ko sāku domāt, izteikt, es aizgāju pastaigāt, paskatījos, papētīju. Redzu, baigi neko tādu uzkrītošu. Nav ne sarkanās zvaigznes, nav tur 41, 45 kā gadu. 5. gads zinās, bet bieži vien jau tiek tā kultivēta tā puse, jā, tās mūžu grautiņi, un pēc tam tur lielinieki izveidojās un tam līdzīgi, bet man likās, ka kaut kas nav līdz galam taisnīgi. Kad Kuldīgi iet tādā vienkāršā, glancētā stāsta virzienā un grib izvairīties no vēstures, noteikti tāpēc, ka tā ir sarežģīta, tā ir kādam jāstāsta, un ērtāk būtu pieminekļus aizstumt uz kapiem. Un tad es kaut kā saraustīt, zinot faktus, paņēmu vienkārši Latvijas enciklopēdiju, tā, kas ir oficiāli labāko zinātnieku kompilējums, izgāja cauri, kas bija cēloņi 5. gada revolūcijai, kā tā notika, kāds tam bija seks un ietekmes, un es redzu, ka neskatoties uz to kaitējumu, to aizvainojumu, kas radīja šiem vācu mužniekiem, kolonizatoriem, bet kas bija
veidojuši arī patiesībā pamatu Latvijas mežsaimniecības attīstībai. Tas arī visus šos stāstus var stāvot pie šī viena pieminekļa stāstīt. Un ja tas piemineklis te nebūs, kur tad mēs to pastāstīsim? Mēs tā jau negribam stāstīt. Un ja nebūs, tas vēl vairāk aizies prom. Tas, ka parku vajag atsveidzināt, uzfrišināt, pilnīgi noteikti. Tur vienā galā ir tas spēļu laukums. Un es saprotu, ka arī ir vēlme tam Žīdu kvartālam dot pienācīgo cieņu. To visu var pārdomāt. Bet Līvija Rezevska, kas ir veidojis, piedalīsies pie šiem abiem pieminekļiem, varbūt man ir kaut kādas personiskas simpātijas pret viņu, jo tad, kad man veco tēvu no Lēģera atved līdz Rīgai, tad uz Kuldīgu viņam nebija vairs nekāda nauda. Tad Līvijas kundze viņam nofinansēja šī autobusu biļeti, un viņš varēja atgriezties beidzot Kuldīgā pēc tiem gadiem Sibīrijā. Vai tāds cilvēks palīdzēja Budzim represētam ar baigo prieku, tagad es slavināšu komunismu? Es domāju, ka nē. Skaidrs, ka 5. gadā neviens tur nedomāja par sirpu un abru, un 19. gadā tā bija situācija. Beigās latvieši paši ar Landesvēru gan karoja kopā, gan garoja pret. Tas ir stāsts par notikumiem. Man tāpēc likās diezgan nepareizi veidot kaut kādu foršu, omulīgu vietu, kuras jau patiesībā, man liekas, Kuldīgā netrūkst, un dzēšot vēl kaut kādu vēstures liecību, jo tas, ka tiek pārvietots uz kapiem, un lai kāda eksperta to neteikt, tas ir tā teikt aizslaucīt nemirstībā, neviens tur neies, un ja tu esi piemīts pasākumos, kapos kāds paskatīsies uz vēl vienu pieminekli, bet šeit tev parkā jāiet cauri, jādomā, var iedot jaunu mesiģu. Mums vajag latviešiem saprast, cik ir sarežģīta bijusi mūsu vēsture, cik sarežģīta ir pasaule, un reizē arī tad saprast, kā to nākotni veidot, ka nav tik vienkārši. Tik daudz es varētu pateikt. Lūk, jautājums par vēstures saprašanu. Jo arī tendence dažreiz šķiet tā kā novilkt svītru, kas bijis. Mēs tagad no kaut kāda nulles punkta sāksim. Bet paša bērni, cik gadu viņiem ir? Kurās klasēs mācās? Līdz 7. viņi ir tikuši. Cik viņi pavisam ir? Jā, man ir paša 3, bet kopumā pāraudzībā ir 4. Tie laulību ceļi kā vijās. 7. klase ir tie vecākie. Viņiem tagad tikai tā lēnām kaut kādas vēstures reālīs nāk iekšā. Kaut ko tomēr māca, jo tas jau arī jautājums par to, cik daudz vispār skolā māca vēsturi un kam tā interesē, jo svarīgi ir tautsaimniecības attīstībai eksaktie priekšmeti. Es domāju, ka vēsture būs tas priekšmets, kas nezaudēs. Man šķiet, vispār vēsture, geogrāfija ir tie 2 pamat priekšmeti, kas iedod plašo skatu uz pasauli, jo bez tā ir grūti sadarboties, pieņemt citu viedokli un mēģināt atrast dialogu. Bet eksaktā izglītība Latvijā ir vajadzīga vienkārši aiz tā iemesla, ka bija tas trakais pētījums, kur visvairāk latvieši grib būt dziedātāji, kultūras darbinieki un sportisti. Pat man dārgo sportu, cik daudz ir Latvijā tie profesionālie sportisti, noliekot pretī, cik var būt inženieri, kas var nopelnīt ģimenei iztikt līdz pensijai. Tie sportisti beigsies 30, 35 gados, tādi kā Porziņš ir, kas var miljonus, labi, viņš tev tur daudz miljonus sapelna, bet vēl līdzīgie, tie būs daži 10. Mums tiek veidots kults, ir tie foršie darbi, foršās profesijas, bet nepadomā, cik reāli ir tās darbietas. Un tāpēc es teiktu, ka uz eksakto mums tieši ir jāliek uzsvers, lai vairāk ir gan, kas māca fiziku, gan arī tā mācās. Man, piemēram, nebija variantu izskatīt eksaktā jomā studijas, jo mums toreiz ar dažādām pārmaiņām un skolotājas veckrātas pensionēšanos, fizika pusotru gadu bija visu laiku kādam skolotājam, tāds papildus darbs izvilkt šos skolnieks līdz beigu atzīmē 12. klasē. Es domāju, ka daudz kur jau var trūkt skolotāju. Es teiktu, eksakto vajag, jo jāattīst mums ir viss, kas ir saistīts ar IT lietām un mākslīgo intelektu, un jādomā inženieri tajā pašā kokapstrādē, metāla apstrādē, pārtikas rūpniecībā. Tur visur nepieciešami inženieri.
šī biznesa vadība. Jā, labi, tur jau sajaucās eksaktais ar humanitāro. Es domāju, paskatoties, kas mums veido sabiedrisko domu, humanitāro prātu mums pietiek. Mums vajag. Tā skaitā arī manas bijušās profesijas juristu pārstāvi. Te varētu parunāt arī par valsts birokrātiju, cik skaisti mēs gari rakstam dokumentus, apstrīdam dažādās instancēs. Un kad kāds visu par to darbu saņem algu, bet tas reālais rezultāts varbūt nav tik liels. Es palikšu pie viedokļa, eksektos vajag vairāk, bet vēsture ir kārtīgi jāmāc. Un es teiktu, labāk apstīties kaut kādu. Varbūt vēsturnieki kaut kādu tur kritizētu filmu par vēsturi, aiziet pie kāda pieminekļa. Tādas praktiskas stundas noturēt, tas sākumā minēja par mežu, jārunā mežā vislabāk. Pa vēsturi arī, ja ir kāds piemērs. Vai es kapiem ies, es nezinu, bet šitien parkā mazie bērni pazīmē krītiņiem uz flīzītēm. Pēc 3 gadiem kaut kādas dejos, un pēc 7 klausīsies jau vēstures stāsts par 5. gadu un brīvības cīņām, neatkarības karu. Kur vēl labāks kombo? Bet izskatās jau, ka tas nespīd. Izskatās jau, ka tie pieminekļi aizies tur, kur viņi ir iecerēts aizsūtīt. Deportācija. Jā, ja tur kāds viņus aizvedīs, jā. Viņiem vēl ir jāpārdzīvo. Jā, izdevusi ārā no skolas. Lai gan tā nav, izskatās jau, ka kaut kur aiziet arī izradabā. Jums no iepriekšējās intervijas, ka jūs klasi intervēju, tur pavīdēja tas, ka jums bija tā kā laime mācīties komerczinību klasē. Tas bija tāds eksperiments, valodas, tur ienāca pašos neatkarības pirmsākuma gados. Bija tā laime. Visās skolās jau to nemācīja. Visās nebija, jā. Es varēju brālēnu Rīgā salīdzināt, viņš tur mācās parastos priekšmetus. Kaut kāda ekonomikas pamata laikam arī viņiem bija, bet jā, tas komercklases priekšmets, tas kneita redzējums ar to brīd tiem vadošiem skolotājiem, kas bija ģimnāzijā 90. gadu beigās, bija ļoti pateicīgs un varēja omulīgi justies par dažādām tēmām, neskatoties uz to vispārējo izglītību, kāda bija. Tur varbūt bija blaknes, iemācījās labāk angliski runāt, sliktāk gramatiku tiem, kam bija šie ārvalstu pasniedzēji, bet kopumā ļoti novērtēja to vidusskolas laiku. Un nemaz nebija žēl, ka pārsvarā vidusskolā jau bija 9, 10, 11 stundas. Vienīgais, kas bija tik daudz, ka bija jāatsakās no rasēšanas un kultūras vēstures. Kas nedaudz erudīcijas spēlēs pietrūkst, tur Jūku, Degāra, Sezānu un arī tur Traviata, Rigoletto. Jā, ja par spēlēm, tad šīs te erudīcijas spēles jūs piedalījāties gan VIPā, veiksme, intuīcija, prāts, tur bijāt pamanāms, gan arī kādas tādas mazāk mērs, varbūt ne tik publiskas. Kas tas stimuls, kas tā interese? Viens ir kaut kur pārbaudīt tās savas senās zināšanas par geogrāfiju, vēsturi un tādām lietām. Otrs bija ļoti labs uzrāviens Covid laikā, kad gandrīz neko nevarēja darīt. Pat arī laukos dzīvojot, izklaides nebija, tad ļoti populārs kļuva šīs online viktorīnas. Un tur atkal veidojās komūna un jaunas pazīšanās, un cilvēki, protams, viņas arī tik līdz varēja klātienē, viņas arī klātienē notiek. Tas nozīmē doties uz bāru vai krogu, un tur tās notiek. Var tikai ūdeni dzert, var tikai alu dzert, nav ko slēpt. Un arī Kuldīgā taču tādas tiek rīkotas gan kultūras centrā, gan Bangertā. Abās ir uzspēlēts. Man liekas, ka vēl viena notiek arī metropolē dzirdēts, bet neesmu piedalījies. Tas ir arī tāds foršs atpūtas veids, bet to, ko es piefiksēju tajā Covid laikā, kad dažreiz pat 2, 3 tās viktorijas, tas ir 2 stundu sesija, 60 jautājumu. Lai arī bieži vien ir atbilžu varianti dot, vienalga tev jādomā, tur varbūt tev iegāšanas variants, tur ir secinājumi no 6 atbildēm, 7. jāizdomā. Tas to domāšanu uzasina ātrāk. Pirmkārt, plašāk domāt, tā smadzenes pieredus man tur kā mežsaimniekam, nekustam īpašam cilvēkam, tur un futbola cienītājiem tajā jomā. Bet ir taču arī tur basketbols, lauksaimniecība un cits joms. Viņš to tā kā bišķi atver, to smadzenes atvērtāk, un galvenais tas ātri to lēmumu pieņemt,
izdomāt, un tāds kārtīgs trenažieris smadzenēm. Un savukārt aiz klātienē, kad sēž tur 3 līdz 6 tie komandas biedri, tad atkal ir uzķert, kuram ir tā pārliecība, vai pārliecināt to, ka tev pārējie viss netic, bet tu zini, ka tur ir tas ķēngurs bijis domāts kaut kādā tur zīmējumā. Tas viss tāds izklaidējošs, bet reizē ar diezgan lielu liederības koeficientu. No šiem 3 burtiem bija paveiksme, intuīcija, prāts. Ja būtu jāsaliek prioritātes vai proporcionāli jāsadala, jums pašam, kas lielāko lomu nospēlē dzīvē un darbībā? Veiksme, intuīcija vai prāts? Pilnīgi noteikti veiksme, un es paskaidrošu, tāpēc, ka vārds veiksme visdrīzāk ir cēlies no vārda veikt. Tātad tu kaut ko veici, esi veicis, daudz veicis, bieži veicis, un tad tev arī veicis. Tā arī visi tie, kas saka, ka nekrīt trinīši, jā, nav veiksme, acīm redzot, ir par maz izmests, par maz iemests. Basketbola terminoloģijā runājot, tāpēc arī viss, kur es esmu nonācis, es esmu kaut ko veicis. Noteikti varēju vairāk, vēl cītīgāk, bet tīri ar prātu es ātri sapratu, ka tās lietas beidzās, jo mums ir tā psihoemocionālā sadarbība ar cilvēkiem un jāspēj tas līmenis nofiltrēt, gan ar līdzīgi domājušiem, gan ar tieši pretēji domājušiem. Intuīcija, jā, tas ir tāds drīzāk moments, kas jāizmanto nestandarta situācijās, un nestandarta situācijām nevajadzētu būt visu laiku, jo tad visdrīzāk tu esi kaut kāds pašnāvnieks. Tā intuīcija, kad vajag, tad jānosliecās pa labu kādam lēmumam. Bet, jā, es teiktu pārliecinoši veiksmi, jo tas ir saistīts ar lietu veikšanu, atkārtošanu, mācīšanos. Protams, katram procesam jābūt arī rezultātam. Darīšanas pēc nav vērts. Tas arī viena no manām aksiomām. Un abi iepriekš minēti attīst prātu. Jā, ja jau veids, jau darbojas. Un ir intuīcija, kas tieši jādara, tad arī tas protams, ir saistīts. Jā. Bet ko tad, ja nekas no tā nenostrādā? Jā, ir jau cilvēkiem kādas melnās līnijas stāv, laikam populāri teikt. Nebaltās dienas folklorā teikās stāstīt. Ko darat? Jā, katrs kaut ko māk, un bieži vien arī tagad, kas ir tie koči attīstītāji, vai kas viņi saka, nav vērts attīstīt tavu vājo pusi. Ir jāattīsta tavu stiprā pusi, jo no laba tu ļoti labu var vieglāk uztaisīt nekā no slikta vai viduvēji kaut ko labu. Tad tās ir arī jāizceļ, un katram jādomā, kas ir tā stiprā puse. Protams, ir jāredz tas dzīves ceļš. Sākumā noteikti tā ir izglītība, pēc tam tas ir noteikts paziņu un attiecību loks. Kā jau es minēju, lai būtu atvērts pret pasauli, ir kaut kādas grāmatas jāpalasa, ir tomēr skolā arī jāmācās un jāinteresējas par pasaules lietām. Tad lēnām tas ir tas veiksmes komplekts, kad jau tu esi interesants, jo tevi jau darbā visdrīzāk izvēlās ne tikai pēc papīra, bet arī tas, ko tu kaut kad esi paveicis un kaut ko spēj pateikt. Tās, protams, katram var būt kaut kādas psiholoģiskas problēmas vai kas, bet arī man, piemēram, bija diezgan švaki ar publisko runu un runāšanu. Es biju pietiekami kautrīgs, jā, labi iemācīt tekstu, es varēju, bet kaut kādu jaunu, tagad nezinot katru nākamo jūsu jautājumu, es uzskatu, ka es varu kaut ko pateikt, tāpēc, ka es visu laiku domāju kaut kādas lietas, sekoju līdzi, veidoju savus uzstādījumus, gan par sabiedrību, gan par sportu, gan par savu dzīvi. Tas ir pašam ar sevi jāstrādā. Protams, ir dienas, kad neiet, kad ir švaki, ir traki, jūt, ka pat veselība tūlītās, tā teikt, piestās un pilnīgi izslēgs no kaut kādas darba spējas, bet mēs esam patiesībā, neesam pat gadu zemesardzē, bet tomēr tur var bieži pārliecināties, cik mūsu tās spējas ir daudz lielākas nekā mēs ikdienā strādājam un ko mēs varam izturēt un ko mēs varam sasniegt. Kas pamudināja uz zemesardzi?
Es saprotu, nesen. Jā, bija tā, ka man viens no tiem pienākumiem darbā ir sadarboties ar aizsardzības nozari, un es ilgstoši uzskaitīju gan to mācību saskaņošanu valsts mežos, gan tur zemes nodošanas procesu, ko kolēģiem darām sēlīs, ādažu poligoniem, tepat arī mežainas poligons patiesībā to zemes platības ziņā lielāko attīstību ir tieši uz valsts meža zemi rēķina varējis sasniegt. Man vienā brīdī likās, ka ar to ir gan es pietiekami daudz daru, bet tomēr tam Krievijas karam ar Ukrainu un redzot cik tomēr daudzās jomās mēs esam negatavi un maz, es sapratu, ka es sev nepiedošu to situāciju, ja sāksies tās lielās ziepes, un man labākā gadījumā mobilizēs kā šoferi vai kaut kāda racēja. Es vēl taisnu šorīt domāju, arī par to, kāda ir tā mana motivācija. Tur mērķis piesūcās mācībās un augsti un netīrs un tam līdzīgi, bet es esmu nodzīvojis līdz 45 gadiem laimīgi, sekmīgi. Protams, tur pateicoties senčiem mūsu paaudzei, kas izrāva mūs no PSRS. Tas man tie mazie bērni, sākot no 6 līdz 14 gadu vecumam, ja viņiem tā dzīve aprausies pēc 18 gadiem, vai es būšu izdarījis. No tāda aspekta es sapratu, ka es diemžēl neesmu mednieks, man nav nekas pretī pret medniecību, līdz ar to es nemāku pat šaut. Pagājušā gadā es izlēmu, ka jāiestājās rezervistos, 3 nedēļu laikā Alūksnē izejot šo pamatu apmācības kursu. Mani uzņēma zemesardzē, un tagad Kuldīgas bataljonā dažreiz izlaižot mācības, bet pēc iespējas cītīgāk cenšos apgūt, jo tās nianses, kas ir tikai ieejot, var saprast, tas nav izturīgs cilvēks. Arī dāmas tur ir ļoti izturīgs, kas nes to somu un šauj. Tur ir medicīnas sakari, dronu pilotēšana, orientēšanās, tā pati higiēna, dažādi jautājumi, ierakumu veidošanās, maskēšanās. Tas viss ir jāapgūst. Tas ir vēl trakāk kā desmitcīņā vieglatlētam. Tev viss tas ir jāspēj. Protams, var izvēlēties tur artilēristos vai izlūkos iet vai tam līdzīgi, bet man tā kājnieku perspektīva prasa ļoti, ļoti daudz ko mācīt no šī visa. Un jāmācās noteikti daudz gadi. Un es domāju arī, ka katrs tas cilvēks, kas sabiedrībā ir manāms, nemanāms, saskaitāms, tas arī veido to atturēšanu. Tas ienaidnieks jau arī vērtē, tā pa vieglo varēs vai tomēr nāks pretī kaut kādu 11,000 profesionālais dienests zemesardze. Tad man jau tur jāmeklē ar 2 brigādēm cauri netikšu. Man jau vairāk vajag uzbrucējiem vēl tā tendence 1 pret 10 upuros sākotnējā cīņā. Tad īstenībā varbūt 2 divīzijas vajadzēs, lai tā sāktu tādu reālu uzbrukumu. Protams, karš arī baigi mainījies, un tas, ko mēs redzam pēdējā laikā, ka viss šis dronu pasākums ir ārkārtīgi strauji jāattīst, jāapgūst. Zemesardzē mums arī gods, kam gods Kuldīgā. Mēs to mācāmies. Darba vieta jums atrodas kur? Darbvieta ir Rīgā. Jā, bet tagad tev ir mobils laikmets. Nav tā, ka pilnīgi viss ir jābūt tikai uz vietas. Bet ģimene, mājvieta, Segļos. Man ir otrās laulības, tas miteklis ir Pierīgā un pēc iespējas tuvāk Kuldīgai. Bet man tā dzīve ir starp Kuldīgu, starp Kurmāles, Segļiem un Rīgu. Darba dienas vairāk tur, bet arī šeit es iegriežos pa nedēļu un tā teikt. Negribu un nevēlos neizskatīt iespēju pilnībā dzīvot tikai Rīgā, tāpēc, ka šeit ir tas senču īpašums un pašam, ko izdodas kopt, atjaunot, uzturēt, tad arī cilvēks ar bērniem te padzīvot un brīvdienās kaut ko darīt kopā. Arī ne tikai tos mežus zāģēt un stādīt, bet arī priecāties tur par putniem, kas atlido, par kaut kādām puķēm pētīt pēc tam, kas tas bija. Atgriežoties, tie mežsaimnieki jau nav tikai tas, kas viss skatās caur baļķu un eiro prizmu. Mēs jau arī novērtējam to procesu, kamēr tas mežs aug, ko tur var ogas lasīt, putnus klausīties, mējas siet un vēl visu kaut ko, kas ir tā brīnišķīgā pārvērtība, ko tādā mūža garumā dod mežs, kam var sekot līdzi. Ja tas vēl ir pie pašu mājām, vispār, man jau zvan tās firmas, vai nevēlas pārdot, es saku, jums nošaukšu cenu, ko jūs nepirksiet. Tas eiro, tie 10, 100 tūkstoši neatsvers to vērtību, kas tev ir tavs,
kur tu apsaimnieko un kur tu redzi, kur var vēl vairāk gan šo turību vairot, gan arī skaistumu apkārt. Tad vēl tas viens teikums par sportu. Futbolam atliek laika. Ne tikai klausoties pārraides, mašīnā braucot, skatīties, jo nedrīkst, bet tā. Vai vispār pietiek laika? Jā, es šogad arī esmu, man liekas, 9 vai 10 spēles apmeklējis, bet tas sports, ko es pats piekopju, volejbols. Interesē man futbols skatīties, spēlējis volejbolu. Tas Kuldīgi arī īpaši tradicionāls un spēcīgs. Tā teikt, viens no labākajiem Kuldīgas devumiem man pārceļoties no Liepājas uz Kuldīgu, tad varēja volejbolu apgūt. Jā, bet visam pietiek laika, jo cits. Nē, pilnīgi noteikti. Tā varbūt teikt, nav laika. Pilnīgi noteikti nē, bet ir arī jāatsakās un nav jākautrējās no kaut kā atvadīties no kādiem paziņām pagātnē vai arī no kaut kādām aktivitātēm. Skaidrs, ka laiks ir tik, cik ir jāatpūšās, bet tā pašā laikā ir arī, kā mēs ar klases biedriem, manā gadījumā gan arī 20 gadus nebija tādas ciešas attiecības. Labas varbūt bija, viņas nebija sliktas, bet tagad viņas ir arī ciešas un fantastiski. 20 gadus katrs kaut kur savu pieredzi guvis, attīsties, mēs satiekamies. Tad bija tie laiki, tagad tie laiki, atkal interesanti. Kā mēs tāda maza stipra vienība esam. Parunājam par dažādām lietām, ne tikai par meitenēm. Jā, ar to tad arī beigsim. Paldies! Mūsu raidierakstu studijā bija Valdis Kalns. Visu gaišu!